Republikā atvērts jauns uzņēmums Rīgas šampanieša fabrika. Labi apgādāta ar padomju tehniku, fabrika jau izlaiž pirmo produkciju. No dzimtenes bagātajiem vīnkopības apgabaliem no Grūzijas un Moldāvijas fabrikas saņem labākās vīnu šķirnes. Bioķīmiskā nodaļa katra raudzējuma kvalitāti rūpīgi pārbauda fabrikas laboratorijā. Rīgas šampanietis ieguvis augstu novērtējumu. Jaunajā 1953. gadā fabrika dos 1,5 miljona pudeļu dzirkstošā dzēriena.